Labdien, mīļie skatītāji! Šodien 12. augusts un esam tādā kā tiešraidē šeit pat no Līvānu pussalas, jo jūs redzat, notiek sagatavošanās un priekšdarbi aktīvi šī vakara lielajam notikumam, Latvijas jauniešu galvaspilsētas centrālajam pasākumam, kas ir Līvānu novada pašvaldības un izglītības un zinātnes ministrijas kopējs projekts visa šī gada garumā. Jo, kā zināms, tad pagājušajā gadā gan žūrijas vērtējumā, gan aptaujā tieši Līvāni ieguva šo te iespēju kļūt par visa gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Un šī ietveros visa gada garumā Līvānos notiek visdažādākie ar jauniešu darbu, jauniešu neformālo izglītību, jauniešu aktivitātēm saistīti pasākumi. Un šis pasākums šeit šovakar pussalā būs principā šī te gada vislielākais pasākums. Mēs gaidām šodien ciemos vairāk kā 1500 jauniešu no visas Latvijas, no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Un tāpat arī vakarā, 7:30 vakarā šo te pasākumu svinīgi atklās gan domas vadība, gan arī izglītības un zinātnes ministri ir solījusi būt pie mums šodien Anda Čakša. Tā kā šeit jūs redzat, veidojas teltis un būs iespēja jauniešiem uzzināt visdažādākās iespējas, kas saistās ar jauniešu aktivitātēm Latvijā. Un vakarā šeit būs arī koncerti gan mūsu pašu Līvānu novada jauniešu grupas, gan arī grupas Singapūras Satīns. Tā ka liels nozīmīgs pasākums, un ar to vēl arī nebeigsies Latvijas jaunatnes galvaspilsētas pasākumi. Tie ilgs līdz pat gada beigām. Un šovakar mēs arī visi uzzināsim, un arī mēdī droši vien šo informāciju publicēs, kura tad būs nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Vai tā būs Liepāja, vai tā būs Sigulda, vai tas būs Jelgavas novads. Tātad to uzzinās tikai šeit šovakar uz skatuves Līvānos. Tas par šīs dienas notikumiem, bet es gribu vēl dažas svarīgas lietas iedzīvotājiem pateikt. Tātad gatavojas mums arī novadā lielajos draudzes kapos šajā nedēļā kapusvētki. Iedzīvotāji ir lūguši palīdzēt ar transportu. Līvānu novada pašvaldība to nodrošinās. Tātad svētdien, 18. augustā, 10:00 no Pieturas gaisa tilta būs arī autobus uz kapusvētkiem. Tas ir pēc iedzīvotāju lūguma. Vēl atgādināšu, ka daudzbērnu ģimenēm līdz pat augusta beigām ir iespēja pieteikties pabalstam. Daudzbērnu ģimeņu pabalsts, kas ir 20 eiro apmērā katram bērnam. Tā ka lūdzu to nenokavējiet. Un vēl tikko ir arī publiskota informācija par stipendiju pieteikšanās termiņiem. Tātad mēs Līvānos sadarbībā ar mūsu novada uzņēmējiem un arī Viduslatgales pārnovada fondu jau gadskārtu, tātad tradīcija tā ir, veidojam šo stipendiju fondu kopā. Un arī šajā gadā jauniešiem, kas studē augstskolās, viņu ģimenēm ir iespēja pieteikties uz šo stipendiju. Pieteikšanās jau ir sākusies, un tā ilgs līdz 20. septembrim. Tā ka vecāki, kuru bērni studē augstskolās, studē ar labām sekmēm, vismaz 7 jābūt vidējai atzīmei, tad mēs arī gaidām jūsu pieteikumus, jo vēlreiz gribu pateikties novada uzņēmējiem. Tas ir ļoti liels atspaids iedzīvotāju ģimenēm, jo nav vienkārši šobrīd audzināt bērnus un arī viņus skolot, tāpēc izmantojam šo te iespēju. Vēl tāda akcija, kurā ļoti aktīvi iesaistās mūsu novada ļaudis šobrīd, ir balsojums par Air Baltica lidmašīnu, kuru pilsētu nosaukumi tad rotās mūsu lidmašīnas, kas lidos Latvijas gaisa telpā un arī ārpus tās. Un līvānieši ļoti aktīvi šobrīd. Es aicinu neatslāpsim, jo tā balsošana joprojām turpinās augusta mēnesī, un balsot var katru dienu. Katru dienu jūsu balss var tikt nodot par jūsu pilsētu. Tā ka būsim aktīvi. Šobrīd Līvāna ir tajā kategorijā, kas tiešām izskatās, ka varētu pretendēt arī uz šo te nosaukumu. Tāpēc esiet aktīvi.
Vēl noderīga informācija. Nākamajā nedēļā 3 dienas būs slēgta centrālā dzelzceļa pārbrauktuve Stacijas ielā. Tas ir saistīts ar Latvijas dzelzceļa remontdarbiem, tā kā lūdzu izvēlieties apbraucamo ceļu caur Dzirnavu ielu, jo 3 dienas būs šī pārbrauktuve slēgta – pirmdien, otrdien un trešdien nākamajā nedēļā. Un vēl es gribētu aicināt arī iedzīvotājus darboties un pieteikties vakancēm gan mūsu pagastu apvienības valdēs, kas ir visos mūsu novadu pagastos, tās ir konsultatīvas iedzīvotāju padomas, jeb mūsu gadījumā tās saucas valdes, un šobrīd ir atsevišķi vakants vietas, tad viena vietiņa ir Sutros un 2 ir vakantās vietas Jersikā. Tāpēc iedzīvotāji, kuri tur dzīvo vai kuriem ir īpašums, lūdzu, jūs varat apsvērt šo iespēju, varbūt tieši jūs vēlaties darboties sava pagasta valdē. Un iesniegumi ir atrodami mūsu pašvaldības mājaslapā. Šajā reizē tas arī viss, lai veiksmīgi šī nedēļa un uz tikšanos jaunedēļ.